Ir pilnīgi skaidrs, ka NATO austrumu flangam jākļūst par drošāko visā aliansē, jo mēs visi zinām, ka tā robežojas ar agresoru valstīm. Tāpēc Kanādas klātbūtne Latvijā ir ļoti būtisks elements, kas spēj atturēt agresoru no iespējamiem uzbrukumiem NATO Baltijas reģionā. While this photo exhibit highlights our path to date, Lai gan šī izstāde izgaismo jau noieto ceļu, ceļš vēl nav galā. Pirms 2 nedēļām Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs viesojās Latvijā un paziņoja par Kanādas mandātu pagarinājumu, ka tā turpinās vadīt NATO daudznacionālo brigādi Latvijā līdz pat 2029. gadam. I take pride in the progress we have accomplished together. Es lepojos par kopīgi sasniegto. Latvijas, Kanādas un NATO sabiedroto valstu pūleņi ir rezultējušies ar mūsu drošības stiprināšanu un arī visas NATO savienības stiprināšanu. Šajā rudenī mēs atkal demonstrēsim mūsu apņēmību, īstenojot daudznacionālās brigādes dienestu, kas ik gadu notiek, bet šogad notiks arī civilajos sektoros visā Latvijā. Šajā izstādē redzamās fotogrāfijas lieliski atspoguļo mūsu kopīgo apņēmību un gatavību aizstāvēt rietumu vērtības un demokrātiju iepratīm postošam ļaunumam. Un patiesi kopā mums izdosies gan nosargāt mūsu drošību, gan arī atbalstīt Ukrainu līdz tās uzvarai pār šo imperialistisko sērgu.